Neskatoties ne uz ko, tauta bija piecēlusies kājās, jums aplaudēja. Ko tu gribi pateikt Latvijas tautai? Paldies par lielisku atbalstu. Visu turnīru garumā, visus šos pēdējos gadus, un tiešām respekts viņiem par to, ka pat pēc šādas spēles visi palika tribīnēs un cēlās kājās un skandēja Latviju, Latviju. Kā tu īsumā uz karstām oglēm raksturot, kas bija tas, kas nesanāca? Būtībā jau no paša sākuma viņi aizgāja priekšā. Nekas nesanāca. Viņi sākumā, ja nemaldos, 8 vai 9 trīnīšus pēc kārtas iemet, uztaisīja to izrāvienu un pēc tam nekā mēģinājām, bet nekādīgi netikām apakaļ spēlē. Kas ir tas Brazīlijas spēks, tavuprāt? Grūti pateikt šodien. Es nezinu, tā ir viena tāda spēle, kur viņi vinēja uz to, ko viņi spēlē. Labs garais gals, labi mazie saspēles vadītāji, kas viņus atrod, un tā pašā laikā kaut kur rotācijās viņi atrada tos brīvos trīspunktniekus un par to mūs sodīja. Kas savukārt mums nesanāca, kā tu raksturo. Bijāt gatavi, tavuprāt, spēlē? Protams, ka bijām gatavi. Bija tāda iespēja, bija palikuši pēdējās 40 minūtes, kam jātiek pāri, kur jāatstāja laukumā viss. Protams, ka bijām gatavi, bet nezinu, kaut kur nebija atkal tā mūsu identitāte, kā mums treneris saka, kā mēs gribam spēlēt. Ja vakar tas bija ļoti uzskatām, kur mēs tiešām ļoti dalījāmies ar bumbu, bija caurgājieni, piespēles, ekstra. Šodien atkal bija vairāk, nezinu, kaut kādos brīžos varbūt uzmetām jau pie pirmās iespējas un nemēģinājām atrast kaut ko labāku. Pēc tā smagā sākuma, tavuprāt, bija iespējas vēl atgriezties spēlē? Protams, otrā ceturtdaļa bija salīdzinoši laba, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Un trešajā iznācām ar domu, ka soli pa solim jātiek tuvāk, nekur nevajag steigties, un līdz ceturtdaļā vajadzētu tikt tur, nezinu, līdz 10 punktiem, tad viss būs labi, tad spēle būs vēl būs iespēja atspēlēties, ja, bet neizdevās nekas, varbūt kaut kādā brīdī arī pārāk individuāls darbības uzbrukumos, kur mēģinājām sasteigt kaut ko, katrs varbūt viņš paņemt uz sevi, mēģināt iemest, un tas nestrādāja. Tev vēl redzēsim Latvijas izlasē? Noteikti. Paldies tev!